Mēs nākam no teikām. Ar tādu saukli aizritējis 5. sadanču sadancis, kopā pulcinot tautas deju kolektīvus no visas Latvijas, kuriem ir vienots nosaukums. Katrs no tiem sev līdzi bija atvedis arī kādu teiku, kas saistās ar vietu, no kurienes viņi nāk, un izdejoja to koncerta laikā. Veidojot šo te pasākumu, mēs vēlējāmies parādīt, izdejot šo deju caur tādu senlatviešu prizmu, respektīvi, balstoties uz šīm te teikām, mēs parādīsim šīs te teikas caur deju. Mēs paši esam no burtniekiem, un burtniekiem, kā zināms, ļoti skaista teika, kā radies. Dejotāji atzīst, lai gan katrs sadanču kolektīvs pēc būtības ir atšķirīgs, var saskatīt arī kopīgas iezīmes. Ļoti viegli vienmēr saprasties uz skatuves, jo tā kā savējo saprot. Un es domāju, ka visi sadancieši ir ļoti enerģiski un dzīves priecīgi un ļoti raita dejas soli. Un smaidīgi. Un smaidīgi, jā. Latvijā ir 6 sadanču kolektīvi, kur pārstāvēta gan jauniešu, gan vidējā paudze. Neatkarīgi no vecuma, visus vieno arī mīlestība pret deju. Dejošana tas ir dzīves stils, tautiskās dejas. Jā, tiešām, es varu teikt, ka tas ir dzīves stils. Tas nav vairs hobijs, bet tā nav ikdiena. Jā, dzīvesveids. Tas ir kaut kas vairāk kā hobijs. Jā, dejā tu var atslēgties no visa, kas tev ir apkārt, no skolas, no darbiem. Iejūties tajā dejā, tajā tēlā. Jā, dejot ir laime. Ideja par kopā sanākšanu radās pirms 5 gadiem. Tās iniciatori ir Priekuļu novada deju kolektīvs Sadancis. Tad, kad mēs bijām 2003. gada deju svētkos Rīgā, un tur notiek tā, ja kāds kolektīvs kaut ko bišķīt kļūdās, tad virsvadītāji kliedz. Un atskan, piemēram, vārds sadancis. Un kādā brīdī mēs saprotam, ka tas nemaz neatiec uz mums. Un tad, aizbraucot mājās, mēs domājam, ir viens sadancis, otrs sadancis, vēl kaut kur redzējām krekliņus. Un mūsu kolektīva dejotāja Una, kas ir šī pasākuma krustmāte, un sūta visiem šodien arī sveicienus, viņa izlēma, ka vajadzētu visus apzināt vispirms un tad saicināt. Un tā tas arī notika. Un mēs bijām 6. Sadanči nāk teju no visiem Latvijas novadiem, tāpēc, lai iepazītu vietas, kur mīt sadanču dejotāji, pasākums katru reizi noris citā pilsētā, jo tā iespējams daudz labāk iepazīt katru kolektīvu. Šoreiz pasākumu rīkoja Burtnieku novada deju kolektīvs, taču nākamā sadanču sajietu organizēšana uzticēta Saldus novadam.